Go until 12. Go until 12 o'clock. Press the right buttons. Last night we began our discussion of the healthy development of the self through the long-ridden three stages. Pagājušajā vakarā mēs sākām izskatīt to, kā attīstīt veselīgu balstoties uz Lamrim pakāpeniskā ceļa šīm pakāpēm uz apgaismību. And we saw that we need to differentiate quite clearly between the conventional self and the false self, the self that is to be refuted. Un mēs redzējām, ka ir ļoti skaidri jāizšķir starp konvencionāli eksistējošo es un viltus es, kurš ir noliekšanas objekts. When we speak about the self or me, this is what can be labeled on each moment of our experience, all the various factors, so-called five aggregates that make up each moment of our experience. Un, kad mēs runājam par šo konvencionālu es, tad tas ir tas, ko mēs varam apzīmēt, marķēt uz mūsu ikviena momenta bāzes, balstoties uz šiem mūsu pieredzes agregātu faktoriem, un tas tātad ir šis veids, kā mēs varam runāt par es. Each moment there is the experience of some mental activity. That's what's going on. And with this mental activity, it has content. Un katru brīdi mums ir noteikti mentāla rakstura darbība, un šai darbībai ir saturs. There is some object that is arising, like a mental hologram, and there is some sort of knowing of that object. Un katru brīdi tātad ir kāda noteikta objekta parādīšanās, gluži kā tāda mentāla hologramma, un vienlaikus mums arī šīs hologrammas ir šī tāda zināšana. Mēs zinām. Based on light and vibrations of air and so on, coming into through the photosensitive and sound-sensitive cells of the body and so on, and the brain, and the nervous system and everything, all of that transforms those signals, that information, into like a mental hologram, and that's what we perceive. So that is this mental activity. That is what knowing something is. It's the creation of a mental hologram, and that is a knowing something. Un balstoties uz mūsu gaismu jutīgajām šūnām acīs, balstoties uz mūsu skaņas jutīgajām, varētu teikt, šūnām ausīs, uz nervu sistēmu, kas šos impulsus novada uz smadzenēm, un smadzenēs, teiksim, šo visu procesu pārstrādāšanu, kur notiek šīs mentālās hologrammas veidošana. Un tas ir šīs zināšanas process, šīs mentālās hologrammas radīšana ir zināšana. Whether it's a thought or it's a sense perception, it's the same type of mechanism. Un neatkarīgi no tā, vai tā ir doma, vai tas ir maņu uztvertā informācija, tā viss ir šī mentāla aktivitāte. The knowing of it is with some sort of consciousness, sense consciousness, mental consciousness. There's that is one of the aggregates that's involved. Un šī zināšana notiek caur mentālo vai maņu apziņu, un tas ir tas veids, teiksim, tas ir viens no šiem agregātiem. And experiencing it means that it's experienced with some level of happiness or unhappiness. It's another aggregate. Un šī pieredzēšana notiek caur to, ka mēs pieredzam, mēs izjūtam noteiktu apmierinātības vai neapmierinātības līmeni. Tātad šī sajūtas, tas ir vēl viens no šiem agregātiem. To know anything, one has to be able to
There has to be able to occur the distinguishing of various items within the whole sense field. Otherwise, it's just, for instance, sight is just then a mass of pixels. It's not all that we are seeing are pixels, is it? We have to distinguish objects within it. Un, lai mēs kaut ko spētu uztvert, mums nepieciešama izšķiršana, jo pretējā gadījumā, ja mēs skatāmies pieņemsim uz vizuālu uztvert, tad mums būtu tikai viens milzīgs, teiksim, pikseļu bars, bet nav jau tā, ka mēs vienkārši redzam, teiksim, baru pikseļiem, mēs izšķiram no šīs lielās, teiksim, lauka kaut kādu kopu ar šiem pikseļiem. There are all sorts of emotions that are accompanying this, and mental mechanisms like concentration, interest, attention, etc. Un šo uztveri arī pavada veselu virkni dažādu veidu emociju, tā skaitā arī dažādu veidu mūsu mentālie mehānismi, kā, teiksim, koncentrācija, uzmanība un tā tālāk. No, all of this is going on moment to moment. Each aspect of it is changing moment to moment at a different rate. Un tas notiek brīdi pa brīdim, visi šie faktori mainās, un visu laiku ir, teiksim, viens moments aiz nākošā momenta, nemitīgi mainīgi. And in each moment we can label me on it, that I'm experiencing this. Un uz katru šī momenta bāzes mēs varam marķēt, apzīmēt, teiksim, šo momentu ar es. Tas ir es pieredzu to. It's not that somebody else is experiencing it. Jo nav jau tā, ka to kāds cits pieredz. But that me is, we can get into, of course, the whole discussion of how that me exists. But me is merely what can be labeled onto this. Un es ir vienkārši tas, ko mēs varam apzīmēt uz visu šī bāzes, lai, protams, mēs varam iet lielā diskusijā par to, kā šis es eksistē. But me is there's the word me. There could be a name associated with it as well, in my case, Alex. Un, protams, teiksim, runājot par šo es, var arī būt kāds vārds, ar ko mēs apzīmējam šo es, kā manā gadījumā, piemēram, tas ir Alex. But I'm not just a word, me. I'm not just a name, obviously. Bet es neesmu tikai vārds. Es neesmu tikai mans vārds. But that name or word me can be used to refer to this experience. Experiencing, I should say, this activity. Bet mēs varam attiecināt šo vārdu es uz šo pieredzēšanu, uz šo pieredzes izbaudīšanu. And that me refers to someone. Who does it refer to? It refers to me. It doesn't refer to you, it doesn't refer to the table, it refers to me. Un šis es attiecās uz kaut ko, un tas attiecās uz ko? Tas attiecās uz mani. Jo tas neatiecās uz tevi, tas neatiecās uz galvu. So that's the conventional me. Un tas ir konvencionālais es. It actually exists. Tas patiesībā eksistē. How it exists and so on, well, that gets a little bit complicated, but it does exist, functions, I do things, I experience things, etc. Un lai tas, kā šis es eksistē, tas ir drusku sarežģītāks temats, bet jebkurā gadījumā es eksistē, tas funkcionē, tas darbojas. And when we think about me, we think about me through the category me. Un kad es domāju par es domāju par to caur kategoriju es. Because each time, each moment, what we're experiencing is different, so the so-called basis for labeling is changing all the time. Un, jo katrs brīdis, ko mūsu pieredzēšanas brīdis ir atšķirīgs, viņš nemitīgi mainās, bet katram no šiem brīžiem mēs varam piemērot šo apzīmējumu es. So, although the word might stay the same, me, or the name might stay the same, actually is different in each moment, depending on what's being experienced. Un līdz ar to arī, lai šis mans vārds varbūt paliek tāds pats, viņš nemainās, bet šie pieredzes momenti mainās. You know, it's like, for instance, you have a movie, there's a title of the movie, isn't there? But the movie isn't just the title. Un tas ir līdzīgi kā filma, ja mums ir filmai, vienmēr ir nosaukums, pareizi, bet filma nav tikai nosaukums. Each moment of the movie is different.
Un katrs filmas moments ir atšķirīgs, pareizi. But they are all that movie. Name of the movie refers to each of them. Bet visi šie momenti ir filma. Un būtībā šis filmas nosaukums tātad attiecās šiem momentiem. But now it's this scene of the movie, that scene of the movie, that scene of the movie, so it's changing moment to moment. Tātad mums ir viena epizode, ir cita epizode, ir vēl cita epizode, bet tie mainās no brīža uz brīdi. The whole movie doesn't play in one moment, does it? Jo visu filmu jums nenospēlē vienā brīdī, netiek attēlot vienā brīdī. So we have this conventional me, like the name of the movie, the title of the movie refers to the movie. There is a movie that's playing, so me refers to something, conventional me. There is a me. Un līdz ar to arī vārds es, viņš attiecās uz kaut ko. Gluži tāpat kā, teiksim, situācijā filmas nosaukums attiecās uz šiem mainīgajiem epizodiem, mainīgajiem momentiem. Un līdz ar to arī šajā situācijā vārds es attiecās uz konvencionālo es, kas eksistē. So that's the conventional me, and if we live our lives with that sense of me, thinking of ourselves and operating with that concept of me, that's healthy self. Līdz ar to, teiksim, ja mēs izmantojam šo es apzīmē, mēs attiecinām to šo konvencionālo es, tā ir veselīga attieksme. On that basis, I'm responsible for what I do, experience results of what I do. Un uz tā bāzes es esmu atbildīgs par to, ko es daru. Es pieredzu to, priekš kā es esmu radījis cēloņus. It's on that basis that we exert effort and willpower to actually do something, as in get up out of bed in the morning. Un uz šīs bāzes mēs arī darbinām mūsu gribas spēku, mūsu gribu. Piemēram, kaut vai no rīta izrāpjoties no gultas. Yeah, I need to get up in order to go to work, in order to take care of the children. That's conventional sense, healthy sense of me. Man ir jāiet uz darbu vai man ir jārūpējas par bērniem. Un tas viss ir, teiksim, šis veselīga attieksme, kas attiecās uz šo konvencionālo es. Take a moment to reaffirm our understanding of the conventional me. We do exist. Līdz ar to varbūt izmantosim brīdi, lai pārdomātīgi nostiprinātu šo atziņu par šo konvencionālo es, kurš eksistē. And remember, if we're having difficulty with this whole concept of labeling, Un atcerieties, ja mums ir problēmas ar visu šo marķēšanas, jeb apzīmēšanas procesu. we had this exercise yesterday. Try to think of yourself. Mums arī vakar bija jau šis vingrinājums, vienkārši centieties domāt par to, par es. And we discovered that you can't think me without a basis, something representing that me in your thought, whether it's simply the verbal sound of the word me, and you think me, or a mental hologram of what we look like, or some sort of feeling, or something. Un mēs atklājām vakar, ka mums nav iespējams domāt par es, ja nav kaut kāda bāze, ir pamats, uz kura balstoties mēs varētu šo domāšanu veikt. Tas var būt pavisam vienkārši, varbūt mentālais apzīmējums vārds, varētu teikt, es. Tas var būt šī mentālā hologramma, kas mums parādās, vai tā ir kaut kāda sajūta. Bet jebkurā gadījumā jābūt kaut kādam pamatam, uz kura balstoties mēs varam domāt par es. And we label that me. We call that me, to put it in even simpler language.
Un mēs to apzīmējam, marķējam ar esi, vienkāršāk sakot, mēs to nosaucam par esi. But I'm not the word, me, I'm not the basis. I'm not the mental hologram. Bet es neesmu vārds, un es neesmu šī mentālā hologramma. Es neesmu šis pamats, kas tiek marķēts. There's a me. So this is what mental labeling is. It's labeled on that basis of what represents the me. When we think about me. Bet es pastāvu, līdz ar to, teiksim, es ir, un tas ir, viņš tiek apzīmēts, viņš tiek piemērots uz šīs pamatu, uz šīs bāzes pamata. You get that? That's very, you know, a lot of people, we talk so much in Buddhism about mental labeling. And yet, it's not that easy to really understand. Maybe this makes it a little bit easier. Vai jūs to uztvērāt? Jo patiesībā mēs budismā ļoti daudz runājam par šo mentālo marķēšanu, mentālo apzīmēšanu, bet tas nav tik vienkārši uztverams. Vai skaidrs šis koncepts? You got it? Jūs uzķērāt šo? Good. It looks deadly serious now. Deadly serious faces. You know, you have to think something in order to think me. But whatever you think is not me. It's something that represents me. So me is labeled. We call that me. Lai mēs domātu par es, mums vienmēr nepieciešams kaut kāds pamats uz kaut kādu bāzes, kuru mēs apzīmējam kā es. Bet tas nav es. So me is labeled on that. Es. But it actually, the me actually, that label refers to something, but it's not, you know, I'm not the sound of the mental sound of the word me. Obviously not. That's silly. Un šis es attiecās uz kaut ko, bet mums jāsaprot, ka es neesmu tas pamats, tā bāze, ja, jo es neesmu, piemēram, vārds es. Tas būtu vienkārši muļķīgi. Okay, now, how does that me exist? Ok, tad kā tas es eksistē? So, there's an actual way in which it exists, and there is an impossible way in which we could imagine that it exists, but it can't possibly exist that way because it's impossible. Un tad ir veids, teiksim, kā šis es patiesībā eksistē, un ir veids, kā mēs varbūt domājam, kā šis es eksistē, ir neiespējams eksistences veids, un līdz ar to tas neeksistē vai nepastāv, tāpēc, ka tas nav iespējams. So, I used this example yesterday. You know, I'm one of 7 billion people, and nothing special about me, and you know, I have to interact and live with everybody. That's correct. I am the most, you know, special person in the universe, and I should always have my way, and I'm always right, and so on. That's impossible. Un es jau vakar lietoju šo piemēru, tad no vienas puses, ja es domāju, ka es esmu viens no 7 miljardiem cilvēku, un es esmu saistīts ar visiem pārējiem, un jādzīvo kopā ar visiem pārējiem, tas ir, teiksim, šīs reālais, varētu teikt, eksistences veids. Bet, ja mēs skatāmies atkal un domājam to, ka es esmu visam centrs, un visam jānotiek tā, kā es to esmu iedomājies, un visiem jārēķinās ar manu viedokli un tā tālāk, tas ir šis neiespējamais veids. Yeah. What are we considering here? We are considering the conventional me, which does exist. Un tad par ko mēs šeit runājam? Mēs šeit runājam par šo konvencionālo es, kurš eksistē. And then considering how it exists, one is possible, one is actual way, the other one is impossible. Un tad, domājot, kā šis konvencionālais es eksistē, ir iespējami 2 veidi, kā mēs to redzam. Viens ir iespējams, un otrs ir neiespējams. So the possible way, the way that is reality, refers to what actually exists. A manner of existence that actually is how our reality is. Un šis iespējamais veids ir attiecās uz realitāti, un tas ir tāds, kā tas reāli eksistē. That impossible way of existing doesn't refer to any way of existing which is real.
It is our projection, a fantasy, that I am the center of the universe, so that anybody could be the most important in the world, that should always be right and should always have their way. It doesn't refer to any way of existing that could possibly be, happen. Un neiespējamais eksistences veids šeit nav tā reāli. Jo, teiksim, mēs iedomājamies, ka mēs esam visuma centrs, tādā pašā veidā, jebkurš cits varētu to iedomāties, un tas nav nekas tāds, ko mēs realitātē varam atrast. Nav šāda veida. So, these are two ways of considering the manner of existence of that same basis, conventional me. Un tie ir divi veidi, kā mēs varam lūkoties uz to, kā šis konvencionāli eksistējošais es pastāv. The false me, what's false actually is not the me. What's false and to be refuted is the manner in which we imagine that this me exists. Un šis viltus es, tas viltus faktors nav viss šajā es, bet viņš ir tajā, kā mēs uzskatām, kā tas eksistē, kā šis es eksistē. When we say the false me, there is no such me like that. That's putting together the package of the conventional me that does exist and this impossible way of existing. Put that together as a package, and then call that the false me doesn't exist. There is no such thing. Un, kad mēs sakām viltus es, tad mēs saliekam kopā tādā vienotā iepakojumā, varētu teikt, šīs divas lietas, tātad šis viltus un es, tātad attiecinot šo viltus uz konvencionālo es, un tas nepareizi. Tādā veidā vienkārši šīs lietas nesastāv. Yeah, there is no such kind of person. Nav šādas, teiksim, personas. But if we look a little bit more precisely, then actually what we want to refute is this impossible way of existing of the conventional me. Bet ja mēs lūkamies drusku precīzāk, tad tas, ko mēs vēlamies noliekt, tas, no kā mēs vēlamies atbrīvoties, ir tas redzējums attiecībā uz to, kā eksistē konvencionālais es. If we understand this, we make this fine distinction, then questions like came yesterday won't arise. Ja mēs saprotam šo smalko atšķirību, tad šie jautājumi tādi kā kādas vakar uzstādījumi nemaz neparādītos. Who experiences physical sickness of the body? Kurš izjūt, jautājums, piemēram, kurš izjūt fiziskās ciešanas, kas rodās dēļ slimības? The conventional me or the false me? Well, there is no false me. So the question is, not really accurate in terms of the conceptual framework. Ja mēs domājam, teiksim, not accurately asked. Ja mēs domājam, kurš tad izjūt šīs ciešanas, vai tas ir konvencionālais es, vai tas šis viltus es, būtībā ņemot vērā to, ka viltus es neeksistē, patiesībā šis jautājums ir nepareizi uzstādīts. Viņš šajā konceptuālajā ietvarā būtībā ir neprecīzi. I'm experiencing the sickness. I'm experiencing the pain. It's nobody else. That's the conventional me. It can't be anybody else. Es pieredzu sāpes, es pieredzu slimības. Nav neviena cita, kas to pieredz. Un ņemot vērā, ka nav šī viltus es, vienīgā iespēja, kas to pieredz, ir šis konvencionāli eksistējušais es. So, really, the only issue is how do I conceive of myself who is experiencing the sickness? Būtībā vienīgais jautājums šeit ir tas, kā es saredzu to, kādā veidā eksistē šis konvencionālais es, kurš pieredz šīs slimības ciešanas. We think of that me in terms of, I'm not the only one who has ever experienced this sickness. There are tons of other people who have experienced it. It has arisen from causes and conditions. Therefore, it's going to change moment to moment because the causes and conditions that gave rise to it are changing moment to moment. Un, ja es saprotu to, ka es neesmu nekādā veidā unikāls izjūtot šīs ciešanas, ka miljoniem cilvēki ir izjutuši šīs ciešanas līdzīgā veidā, ka tās ir radušās daudzu cēloņu un apstākļu rezultātā, šie cēloņi un apstākļi nemitīgi mainās, un līdz ar to arī, teiksim, visa šī pieredze mainās,
So, because there is nothing newly generating the sickness moment to moment to moment, because it's arising from changing causes and conditions, it will come to an end. Ņemot vērā to, ka nav nekas, kas visu laiku par jaunu ģenerē šo slimību, un ņemot vērā to, ka šie cēloņi un apstākļi nemitīgi mainās, mēs varam pateikt, ka šīs slimība kaut kādā brīdī beigsies. Therefore, on that basis, I have patience and, etc. Deal with it in a healthy way. Un uz tā bāzes man rodās pacietība un ir spēja ar šo situāciju tikt galā tādā veselīgā veidā. Or inflated projection of how I exist. I'm the only one in the universe who has ever had this. Poor me, I'm the victim. Everybody should feel sorry for me. Everybody should pay special attention to me because I'm, so miserable, etc. What's the result of that? I mean, that is thinking in terms of an impossible way of existing. It's still the conventional me who's experiencing the sickness, nobody else is. Bet ja es domāju, teiksim, tādās kategorijās, ka es esmu vienīgais šajā visumā, kas pieredz šo slimību, un man šis stāvoklis ir sliktākais, un kāpēc vispār tas man uzkrits virsū, un galā citiem ir jārēķinās tagad ar manu šo situāciju, un jāņem tas vērā, un jājūt līdzi, un jāžēlo mani, un, teiksim, ja skatos šādā veidā, tad tas ir vēl joprojām, protams, tas ir tas konvencionālais es, kas izjūt šīs ciešanas, bet ar šo nepareizo redzējumu, šo viltus redzējumu, kāds ir šis rezultāts. See, it's very important when we discuss this topic of the conventional me versus the false me, that we don't conceive of them as the good me and the bad me. This is the bad me, this is stupid, this is no good. Now, this is the good me, the conventional one. You start to think in those sort of terms, you really have, you're getting misled, you're misleading yourself in terms of how you would deal with this issue. How you overcome suffering. Un šajā situācijā, ja mēs pretnostatām šo viltus es attiecībā pret šo konvencionālo es un domājam, ka viens es ir tas labais es, konvencionālais es, un otrs es, viltus es ir sliktais es, un dumjais es, un stulbais es, un no kā mums būtu jāatbrīvojās. Ja mēs nonākam šādā, teiksim, šajā konceptuālā ietvarā, tad mēs novirzāmies, teiksim, no tā mērķa mūsu ciešanu iznīcināšanas jau. The issue is really what we think of ourselves, how we imagine we exist. That's the issue. The issue is not me. There is a me. Jo patiesais jautājums jau nav es vai es eksistē. Jautājums ir par to, kā mēs domājam šis es eksistē. Okay, think about that. Padomājiet. Because it's our attitude. If you think that the problem is a false me that you have to somehow kick out of your head, that becomes, that's pretty weird. But what we want to, then it's sort of like some space invader, who's inside your head, some monster you have to kick out. We're not talking about that. We're talking about changing our attitude. You change your attitude about yourself through understanding. That's what Buddhism is all about. Un šajā gadījumā, ja mēs iedomājamies, ka šis viltus es ir, teiksim, tā kā tāds iebrucējs, ja viņš ir šīs mūsu problēma cēlonis, tad mums no tā ir jāatbrīvojās. Un mēs varam iedomāties, ka tas tā kā kaut kāds citplanētietis, kas ir iemitinājies mūsu galvā, mums kaut kādā veidā no šīs galvas viņš ir jāizspārda ārā. Tas katrā ziņā mēs redzam, ka tas rada šo neviselīgu, teiksim, attieksmi. Un budisms galā ir viss saistīts ar attieksmes maiņu, un šajā gadījumā mums ir jāmaina attieksme pret to, kā mēs domājam par sevi. Use a different terminology. If you think the problem is having an ego, that's how you conceive of the false me. Well, I just have to get rid of my ego, otherwise I'm going on an ego trip. So that's really the problem, is having a big ego. So now we have to, there's this campaign to get rid of the ego. That is complete misconception of the Buddhist path. It's not what we're talking about. Un ja mēs iedomājamies, ka šeit mēs runājam par ego, vai ne, un tad līdz ar to mums ir bailes nonākt šajā
ego attīstīšanas ceļojumā. Mēs tagad cenšamies organizēt pilnīgi kampaņu, lai atbrīvotos no šī ego, un tagad mēs apspiedīsim šo ego. Tā ir pilnīga nepareiza izpratne, jo budisms nerunā par šādu šo ego apkarošanu. Viņš runā par to, ka mums ir jāapkaro mūsu nepareizie priekšstati. So please think about that, because I think that most of us, coming from a Western background, with a little bit of understanding of psychology, according to Western theories, will superimpose that onto Buddhism and think that this is what we're talking about, getting rid of the ego. It's not that. We're getting rid of an attitude, of a misunderstanding of how we exist. So don't think in terms of this terminology, ego, and non-ego, or this sort of stuff. It will just confuse you. Un līdz ar to šajā situācijā rietumos mums varētu būt apzināti vai neapzināti šī tieksme projicēt šos priekšstatus, šīs teorijas, kas ir saistītas ar ego, uz budismu taku, un domāt, ka budisma ideja ir atbrīvoties no šī ego, kas ir pilnīgi nepareizi. Jo budisms ir saistīts tikai ar šo attieksmu maiņu, ar šo priekšstatu maiņu attiecībā uz to, kā šis ego, kā es eksistē, un līdz ar to arī šajā gadījumā mums pat nevajadzētu varbūt izmantot šo terminoloģiju. Digest that, please. That's a big meal to digest. Jā, un centieties to sagramot, tā ir tā kārtīga maltīte, ko ir vērts pārstrādāt. No, I think it'll take quite a while to really accustom ourselves to, or let me use a different word, to decondition ourselves from analyzing and thinking in terms of a Western conceptual framework. Un mums, protams, ir paies zināms laiks, kamēr mēs vispār spēsim attiet no šī rietumu, varētu teikt, terminoloģijas struktūras, konceptuālās struktūras, domāju. We approach the Buddhist teachings, and what have we learned in our lives beforehand? We have a Western conceptual framework in terms of psychology, in terms of, it could be a Western religion, many different conceptual frameworks that we have acquired during our lifetimes prior to studying Buddhism. So naturally, we try to make sense of what we hear, the hearing process, listening process of the Dharma, in terms of the conceptual framework that we are familiar with already. That leads to misunderstanding. Un saskaroties ar budismu mācībām, protams, mēs iepriekš esam mācījušies vai dzirdējuši šīs rietumu psiholoģijas, rietumu reliģijas, teorijas, idejas un konceptuālo ietvaru. Un, protams, līdz ar to mēs izmantojam šo ietvaru kā bāzi, caur kuru mēs tad skatāmies arī uz šīm budismu mācībām. Un līdz ar to mēs iegūstam nepareizu priekšstatu. So, we need to learn the Buddhist conceptual framework
That's why the study of the Buddhist teachings, with all the lists and all the, the 51 mental factors and the 5 aggregates and all these things, they're not useless information. It provides the conceptual framework within which we can analyze and understand the deeper, more profound aspects of the Buddhist teachings. To try to understand the Buddhist teachings outside of that conceptual framework, in terms of a different conceptual framework, it just doesn't fit. Līdz ar to, tas, ka mums ir nepieciešams iemācīties budismu šo konceptuālo ietvaru, un līdz ar to arī mēs mācāmies, dažādi veidi šos sarakstus un iedalījumus, tur 51 mentālo faktoru vai 5 agregātu faktors, kas veido mūsu pieredzi un tā tālāk. Un tas ir nepieciešams tam, lai mēs apgūtu šo budismu konceptuālo ietvaru, lai mēs skatītos uz šīm budismu mācībām no cita ietvara, pamata redzējumu, nekā tas ir mūsu iepriekš uzbūvētais konceptuālais ietvers, ko mēs izmantojam. But we don't just start our study with a complete new conceptual framework, obviously. So the best attitude to have, the optimal attitude to have, is to accept that my initial understanding of the Buddhist teachings through my Western conceptual framework is simply provisional, and I will need to revise it as I go deeper in my studies, and not be attached to it. In order to revise, you have to not be attached, otherwise you cling to it and insist that this is the only way to understand. Bet, protams, sākumā mēs sākam iepazīties ar budismu mācībām, mēs esam pieraduši izmantot šo rietumu konceptuālu ietveru, un līdz ar to, kas mums ir nepieciešama tāda atvērtā attieksme, saprotot to, ka kā mēs būsim sapratuši šīs budismu mācības sākumā, balstoties uz šo rietumu konceptuālu ietveru, ka tas ir varētu teikt tādas sākotnējās zināšanas, kuras pēc tam mums laika gaitā mēs precizēsim, mēs viņus aizvietosim ar precīzāku zināšanas veidu, bet kā atspērienu punkts mums jābūt vienkārši šai atvērtībai, un reizē mums nav jāpieķerās, šām mūsu izpratnē, jo pretējā gadījumā mēs nebūsim spējīgi neko mainīt. Jo, lai mainītu, mums jābūt nepieķērušamies šiem konceptiem, šīm idejām. Each conceptual framework, it can be valid. We're not saying that the Western conceptual framework for analyzing psychology, etc., are stupid or invalid. They are valid, but there could be many conceptual frameworks for understanding the same phenomenon, which is basically our experience of life. Mums arī jāsaprot, ka šie konceptuāli ietvari nebūtu nenozīmē, ka viņi kaut kā savstarpēji izslēdzoši vai viens ir pareizs un otrs ir nepareizs. Ja? Arī mēs skatāmies uz šiem pašiem rietumu konceptuālo ietvaru, viņš ir noderīgs, bet tas savukārt neizslēdz to, ka ir iespējami citi veidi, kā mēs varam paskatīties uz šo problēmu, kā mēs varam paskatīties uz šo konkrēto situāciju. So if we really want to benefit from the Buddhist teachings in the optimal way, we need to approach them deeper and deeper level through Buddhist conceptual framework itself. And even within the Buddhist conceptual framework, there are the different tenet systems and so on, which lead us to progressively deeper understandings. The conceptual framework is just a useful tool to choose the right one, choose the appropriate one. Līdz ar to arī mēs vēlamies dot maksimālo labumu no budismu mācībām, tad ir ieteicams pieiet izmantojot šo budismu konceptuālo ietvaru. Un, protams, arī mēs redzam, ka arī pat budismā runājot par šo konceptuālo ietvaru, ir dažādas, arī pat šie skatījumi un redzējumi, dažādas šīs mācību sistēmas, filozofiskās sistēmas. Un līdz ar to vienkārši, kas mums ir jādara, mums ir jāizvēlās, varētu teikt, pareizais veids, pareizais pieejams. Okay. Now, conventional me does exist. It's what the label me refers to on the basis of ever-changing moments of our personal experience.
Tātad konvencionālais es, tas eksistē, un tas ir tās apzīmējums, ko mēs piemērojam šiem mūsu pieredzi veidojošiem faktoriem, kuri mainās katru brīdi. And we saw that regardless of our previous conceptual framework in terms of how long does the self exist for, we saw that if you really go, look at it seriously, we do think in terms of an eternal self, as in the example of I am dead. Well, how can you be dead if you are nothing? If you are nothing, you can't even conceptualize I am dead, because there is no I that is dead, is there? Un mēs arī redzējām, ka neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu šis konceptuālais ietvars, vienādi vai otrādi skatoties, mums ir zināms priekšstats, ideja par to, ka es ir mūžīgs. Un kā mēs to redzējām arī piemērā ar šo piemēru, es esmu miris. Jo šajā gadījumā, ja mēs skatāmies, teiksim, šis es esmu miris, tad kā var būt vispār šī konceptualizācija tiešām? Ja es esmu nekas, kā var būt konceptualizācija attiecībā uz to, ka es esmu, teiksim, tas ir savstarpēji izslēdzošs. So it might not be so clear in our minds that this is how we conceive of ourselves as being eternal, but okay, that actually is what we think. Varbūt mums pat nav nemaz tik skaidrs, teiksim, tas, ka mēs domājam šī mūžīgā es kategorijās, bet patiesībā, ja mēs pāranalizējam šo situāciju, tad mēs nonākam pie šīs secinājuma. Okay, now we look at the Lamrim teachings. Tagad mēs sākam ieskatīties Lamrim mācībās. That conventional me that is eternal. How do we work with that? How do we build that up in a healthy way so that we can actually overcome our problems? This is what Buddhism is all about, isn't it? To get rid of suffering. So to get rid of suffering and deal with our suffering, you have to have a healthy sense of self, conventional self. Un tad šajā gadījumā mēs runājam par to, kā uzbūvēt, varētu teikt, attīstīt veselīgu es, jo gal galā budisma pamat ideja ir atbrīvošanās no ciešanām, un šajā situācijā tad mums ir jāuzbūvē, jāattīsta šis es, kas ir veselīgs, kas nebūtu šos ciešanas. If we need a healthy sense of a self that takes responsibility for his or her life, has some sort of willpower to direct what we do. We saw that if you don't have that, you're not even going to get up out of bed in the morning to take care of the kids or go to work. If that's the case, then how much more so do we need a healthy sense of self in order to go on a spiritual path, to attain liberation and enlightenment. Un, ja mēs redzējām, ka mums ir nepieciešams veselīgs es, lai mēs spētu uzņemties atbildību, lai mēs spētu darbināt mūsu gribas spēku, pat tik vienkāršās lietās, kā vienkārši no rīta piecelties un izlīst no gultas, lai iet uz darbu vai parūpētos par mūsu bērniem, tad, protams, cik vēl daudz vairāk mums ir nepieciešams šis veselīgais es, lai uzsāktu šo garīgo ceļojumu, lai sāktu šo garīgo praksi. Okay. Now, let's start with the precious human life. We have eternal, or just not so clear in our minds, but it's pretty eternal sense of self. Then what we have now, this opportunity of the precious human life, is very, very rare. It's incredible, fantastic. We have to make use of it. Un tad mēs sākam ar šo lielu, varētu teikt, vērtīgo cilvēcisko atzimšanu, jo, ja mēs skatāmies uz šo mūžīgi eksistējošo es, tad šī viena epizode, kad šī mūsu dzīves epizode, ka mēs esam piedzimuši kā cilvēki, viņa ir ārkārtīgi reta. Un līdz ar to viņa ir ārkārtīgi vērtīga. Mums viņa ir jāizmanto maksimāli efektīvākajā veidā. So, with this precious human, with the thoughts about the precious human rebirth and the appreciation of it, what do we develop? We develop a constructive attitude toward ourselves. How fortunate I am. How incredible
that this is what I am experiencing. I'm experiencing a precious human rebirth. So start to have a positive attitude toward ourselves. Un ar šīm pārdomām par vērtīgo cilvēcisku atzimšanu mēs nonākam pie veselīgas, konstruktīvas attieksmes paši pret sevi. Jo mēs varam novērtēt to, cik bezgala laimīgi mēs esam, ka mums ir šī cilvēciskā pārdzimšana, ka mums ir visas šīs iespējas, ko piedāvā cilvēciskā pārdzimšana. One friend of mine, who is a Buddhist teacher, has his students do a very strong type of exercise in order to appreciate the precious human life that they have. Viens mans draugs, kurš ir arī budismu skolotājs, saviem skolniekiem liek pildīt vienu vingrinājumu, kurš ļoti tādā spēcīgā veidā liek viņiem novērtēt šīs cilvēciskās pārdzimšanas vērtīgumu. Wear a very heavy, thick, black blindfold for an entire day and go for the entire day as a blind person. And then see how much you appreciate when you take that blindfold off and that you can see. Very heavy exercise, actually. Un šis vingrinājums ir tāds ļoti smags. Tā vingrinājuma būtība ir tāda, ka cilvēkiem piedāvā aizsiet viņu acis tiešām ar tādu aizsēju, kas neļauj tev neko saskatīt. Un līdz ar to visas dienas garumā cilvēks sajūtās, kā tas ir, kad tu esi akls. Un pēc tam, protams, noņemot šo aizsēju, mēs spējam novērtēt to, cik fantastiski ir tas, ka mēs neesam akli. In Berlin, maybe you have it here, but in Berlin we have so-called blind restaurants in which you go in and it is absolutely 100% dark and you have to eat a meal like that. Try eating a meal in absolute darkness. There was also a museum exhibition in which it was absolutely pitch dark black and there was a marketplace set up and so on, and try to go shopping being blind. And you start to really appreciate what we have, just the simple thing of sight. Un, piemēram, mums Berlīnē ir tādi restorāni, kur ir valda absolūta tumsa, un tad cilvēkiem ir šī iespēja pieredze, kā tas ir absolūtā tumsā baudīt jūsu maltīti. Tāpat arī bija, teiksim, pat organizēta izstāde, kas arī notika pilnīgā tumsā. Arī bija organizēta, varbūt teikt, tā kā mazs tirdziņš, kur varēja iepirkties. Un kad šajā situācijā, kad mēs esam gājuši caur šai pieredzē absolūtā tumsā, mēs spējam pēc tam novērtēt to, kāda fantastiska lieta ir tā, ka mums ir redze. Or they can use, with very heavy earphones and earplugs, being deaf for a day. Or how about being in a wheelchair for a day? These things are very powerful for demonstrating to us how fortunate we are that we have a respite, we have a temporary freedom from such situations. Un līdzīgā veidā mēs varam izmantot ausu aizbāžņus vai austiņas, kas bloķēs mums skaņu, un līdz ar to mēs varam ierasties kurlu cilvēka ādā. Tāpat arī mēs varam vienu dienu, teiksim, pavadīt ratiņkrēslos, atkal sajūtot, teiksim, kādas ir šīs izjūtas. Un tas viss mums ļauj novērtēt, teiksim, šo situāciju, šo fantastisko, vērtīgās cilvēciskās pārdzimšanas situāciju, kura mums ir šajā brīdī. Tas īslaicīgā, teiksim, attelpa no citām situācijām, kurās mums šāda iespēja nav. Doesn't mean that blind people and deaf people can't follow the Dharma and improve themselves. Nowadays it is possible, but much more difficult. So if we don't have that challenge, then how much more fortunate are we? Un, protams, mūsdienās cilvēkiem ir iespēja sekot Dharmas mācībām, pat ja viņi ir akli vai kurli, bet šajā gadījumā cik daudz laimīgāk esam mēs, ka mēs nesaskaramies ar šīm grūtībām. So we don't have to go through, the lower realms and stuff like that. Just imagine if you had palsy and you were constantly shaking, your head was shaking all the time. How would you be able to read? How would you,
It's incredible that we don't have that, if we don't have that. Un mums pat Or a Down syndrome, you can't understand anything. Un mēs varam iedomāties, teiksim, mums nav nepieciešams domāt par šīm zemākajām pārcenšanas sfērām, mums vajag iedomāties vienkārši, kad, teiksim, mums kaut kādā nekontrolējumā veidā trīc galva, piemēram, mēs nespējam neko apgūt, vai, teiksim, mums ir Down sindroms, un mēs atkal nespējam neko uztvert. Un mums, cik mēs esam laimīgi, ka mums nav šīs situācijas, ja mums nav. Or if there were no opportunity for education. Vai arī nebūtu, teiksim, mums iespējas būt izglītību. Whole society is barbaric. There were absolutely no spiritual teachers, no support for any spiritual interest. Vai arī visi, teiksim, sabiedrība ir sastāv no barbariem, ja mums nav, teiksim, nekādas iespējas gūt šīs reliģiskās mācības, mums nav skolotāji un tā tālāk. Ja nav neviena, kas atbalsta arī šos centienus. For those of you who are old enough, compare the opportunities that you had during the Soviet period and the opportunities that you have now. Un tiem, kas ir, teiksim, pietiekoši veci no mums, pietiek salīdzināt tās iespējas, kādas mums bija padomu laikā un kādas iespējas ir tagad. So, thinking like this, we realize how fortunate I am. So, we're talking about the conventional me. So, this is a very positive way of looking at ourselves. Un šādā veidā mēs varam pārliecināties par to, cik patiesībā laimīgi mēs esam. Un tas ir tāds pozitīvs skatījums mums pašiem uz sevi. So, let's think about that. That's where we begin in the Buddhist training to develop a healthy sense of me by starting to appreciate how fortunate we are. Un tas ir I am. Un tas ir tas, kā mēs sākam šo taku, novērtējot to, cik mēs esam neticami laimīgi, ka mums ir visi šie apstākļi. Es esmu patiesībā laimīgs. Mēs sākam tātad ar šo veselīgo attieksmi. And what an opportunity I have to do something positive with my life. Un kāds man ir iespējas darīt kaut ko pozitīvu savā dzīvē. Especially in light of the fact that I'm going to go on forever. Un jo sevišķi ņemot vērā to, ka man šī dzīve turpināsies bezgalīgi, mūžīgi.
Okay. Now, I should mention, I suppose, how do we actually think about this? How do you actually meditate on this? Droši vien vajadzētu arī pastāstīt, kā mēs par to domājam, kā mēs par to varam meditēt. We're thinking about me, conventional me, remember? And then there was something that the me was sort of calling me, represents me. Un atceramies vienkārši runāt par šo konvencionālo es, tātad ir vienmēr kaut kas, ko mēs apzīmējam, ko mēs saucam par es. So you have a mental picture of ourselves, whatever you want to have. It doesn't matter. Mums var būt mūsu, teiksim, mentālais attēls vai vienalga, kas arī reprezentē šo es. It can even just be the sound of the mental word me. Tas arī var būt vienkārši mentāla vārda es skaņa. Okay, now, how do we exist? Remember, this is the issue. What is correct, what is impossible, or incorrect. Here we're talking about incorrect. Tad tas veids, Because it could be possible. Tad ir tas veids, kā mēs eksistējam, kā mēs atceramies, ir šie divi veidi, ja, tad iespējamais un neiespējamais. Un šeit mēs runājam par šo neiespējamu eksistēšanas veidu. So we're using what's called discriminating awareness to discriminate between what is correct and what's incorrect. Un mēs izmantojam izšķirošu apziņu, apziņu, kas izšķir starp pareizu un nepareizu redzējumu. So what is correct here is that we are not blind for existing, for example. Un tad ir tas, kas ir pareizs, kā mēs izšķiram, piemēram, tas, ka mēs neesam akli. Tas ir atbilst realitātei. So we're free of being blind temporarily, and we are, because you can lose your sight as you get older, so we are free of being blind, and we have sight. So what's absent, what's present. Un šajā brīdī mēs izvērtējam novērtējam to, ka mums ir redze, mēs spējam redzēt. Mēs esam uz šo brīdi īslaicīgi brīvi no neredzēšanas, no akluma. Jo arī var, protams, gadīties, ka kļūstot mums vecākiem, mēs zaudējam redzi. Yeah, I can see I'm not blind. I'm free, I'm not in jail. Yeah, this type of thing. Es spēju redzēt, tātad es neesmu akls, vai es esmu brīvs, es neesmu cietumā. Tā ir šī izšķiršana, ko mēs redzam. Now we can bring in the two main attitudes that we have in the teachings on how to entrust ourselves in a spiritual teacher. Un šeit mēs varam tātad arī ienest šīs divas attieksmes, par kurām mēs runājam saistībā ar to, kā mēs varam sevi uzticēt garīgiem skolotājiem. What are the two attitudes? One is firm conviction in the good qualities of the teacher. So here we're talking about firm conviction in the fact that we have these incredible freedoms. I have sight, I am not blind. I have freedom, I'm not in prison. There's a whole long list from the teachings on the precious human rebirth. Un tad, kas ir šīs divas attieksmes, par kurām mēs runājam? Pirmā no tām ir nelokāma pārliecība par skolotāju labajām īpašībām. Un šajā gadījumā, piemērojot pēc šo piemēru, mēs ar stingru pārliecību pārliecinamies par šiem faktiem, ka es tiešām redzu, tātad es neesmu akls, es esmu brīvs, es neesmu cietumā. Un, protams, mēs varam arī skatīties caur vērtīgās cilvēciskās atzimšanas šos raksturojošiem faktoriem, kur ir vesels garš saraksts. So yes, I really do have freedom, at least for the time being, from this impediment, this disability, and I do have the opportunity of, what's available. Yes, I really do. You have to be really very convinced of that. So that's one part of our attitude here. When thinking about me. Jā, tātad šajā situācijā es pārliecinos par to, ka es tiešām spēju redzēt, es neesmu akls, es tiešām esmu brīvs, es neesmu cietumā, un līdz ar to šī pozitīvā attieksme pret mums pašiem, ko mēs šajā gadījumā tad arī ar pārliecību ģenerējam. And then what is the other part of the proper attitude when entrusting ourselves to a teacher is
appreciation of the kindness of the teacher. So here we appreciate not so much the kindness, but the benefit that we have because of being free from this disability and having, you know, our life is enriched with opportunities. So appreciating that. This is fantastic. Put it in simple language. I really have this opportunity, and this is fantastic. That's the way in which you focus on me having this precious human rebirth. I really have it, and wow, incredible, fantastic. Otra attieksme saistībā ar uzticēšanos garīgiem skolotājiem saistīta ar to, ka mēs novērtējam garīgā skolotāja laipnību. Un šajā savukārt varbūt mēs nerunājam tik daudz par laipnību, bet mēs runājam par šiem ieguvumiem, kas rodās caur to, ka mēs neesam akli, caur to, ka mēs neesam cietumā. Par šie ieguvumi, šīs iespējas, kas mums nāk caur to, un runājot vienkāršākiem vārdiem, mēs novērtējam, cik tas ir fantastiski, ka man ir šī iespēja. Tātad tas ir tas veids, kā mēs fokusējamies uz šo cilvēcisko pārdzimšanu, šo vērtību, ko mēs esam ieguvuši, un mēs esam pilnīgā sajūsmā. I really appreciate it. Es patiesi to novērtēju. Think like that for a moment. Domāju šādā veidā kā brīdi. Remember, the most important quality that we have is that I am not closed-minded about the Dharma, about the spiritual path. I'm open-minded about it. That's the most fantastic thing that we have. Atcerieties, ka vissvarīgākā īpašība, kas mums ir, teiksim, atvērtība, ka mums nav, teiksim, šī noslēgtība attiecībā uz darbas mācībām, ka mēs neesam, teiksim, mums nav kaut kāda nepareiza priekšstata. Tā ir visfantastiskākā lieta, ka mums ir šī atvērtā, izzinošā attieksme. Good. So we start to counter this poor me attitude with which we are thinking of ourselves as existing in this impossible way, this incorrect way, so-called false me. Poor me, you know, I can't do anything, etc. Un šeit tas pozitīvais ir tas, ka mēs sākam nostāties pretī, ka mēs sākam pretdarboties šai attieksmē, ka ak, nabaga es, kurš nevar kaut ko, kuram, teiksim, neizdodas, tad mēs tam nostājamies pretī. It's really very interesting to examine this poor me attitude. Poor me, I don't have a girlfriend, I don't have a boyfriend, I don't have children, poor me, I don't make enough money. You know, we're thinking of all these qualities that make me into a poor me. What does that do? It makes you miserable. The more you think about it, doesn't it? Whereas if you think in terms of, you know, how fantastic that I'm not blind, that I'm not paralyzed, that I am not completely closed-minded. Wow, it's great. So we have a much more, you know, positive attitude toward the conventional me, and it starts to build up a healthy sense of me.
Un patiesībā ir interesanti arī pāranalizēt, paskatīties uz šo attieksmi, ak, nabaga es, vai ne, teiksim. Ak, nabaga es, jo man, teiksim, nav draudzenes, vai man nav drauga, man es pelnu nepietiekoši daudz, teiksim, kaut kādi citi apstākļi, uz kuru pamata beigās es jūtos nelaimīgs, es jūtos tiešām galīgi nožēlojami. Un iepretim tām savukārt ir, teiksim, šī attieksme, ka ak, cik fantastiski ir tas, ka es neesmu paralizēts, ka es spēju redzēt, ka man ir, teiksim, daudz citu šīs iespējas. Un tas mēs redzam, ka tas ir, teiksim, tāds veselīgais pamats, uz kuru mēs varam sākt attīstīt šo veselīgo konvencionālo es. Now let's bring in another factor from the Dharma teachings. You know, the whole art of studying the Dharma is that the more that you learn, the more able you are to put the different pieces of the Dharma together in many, many more creative, beneficial ways. So let's bring in some teachings from, some advice from the teachings on the seven-part cause and effect meditation of Bodhicitta. Un tagad ienesīsim vēl vienu papildus faktoru, jo, teiksim, budismu mācībās tas skaistums ir tas, ka jo vairāk mēs mācāmies, jo vairāk mēs spējam salikt kopā dažādus šos faktorus, kuriem mēs mācāmies, dažādās radošās kombinācijas, kas mums var palīdzēt uzlabot mūsu dzīvi. Un šajā gadījumā mēs parunāsim par to, kā mēs varam šeit integrēt 7 punktu cēloņu seku, varētu teikt, šo punktu iegājienu bodhicittas radīšanai. How do you do this? Tell you. Kādā veidā mēs to darām? We were thinking about repaying, we were thinking about the appreciating the kindness of the spiritual teacher. So we appreciate the kindness and the opportunities and how fantastic it is that I have this precious human life. So now, in your internal search engine, you put in kindness and you click and you see what other teachings are talking about kindness. Oh, everybody's been my mother. How kind they were when they've been our mother. And now let's see, can these two pieces fit together? Un šeit, teiksim, iepriekš runājot. That's how you put the Dharma pieces of the puzzle together, through your internal search engine. Un, teiksim, šajā gadījumā, kad mēs runājam par laipnību, ko mums izrāda garīgais skolotājs, tad mēs varam pieiet līdzīgā veidā. Mēs šeit varam iedarbināt mūsu iekšējo meklēšanas mehānismu. Un šajā situācijā mēs ievedām vārdu laipnība un skatāmies, kas izliks ārā no šīm budismu mācībām. Un te mēs arī redzam, ka izliek ārā, piemēram, tas, cik laipnis ir bijušas visas dzīvās būtnes, kad viņas bija mūsu mātes. Un tas ir tas veids, kā mēs šīs mācības, teikt, integrējam, teiksim, atrodam šos miedarbības punktus, ka mēs izmantojam šo savu iekšējo meklēšanas mehānismu. Oh, we see that in that 7-part cause and effect, what the step after remembering the kindness of motherly love is that we have this feeling of, usually it's just translated as wanting to repay that kindness, but that sounds as though, you know, I have a debt and I'm guilty if I don't repay it and so on. That's a misconception of it. But actually the attitude is, it's so kind to me, I'm really grateful. It's gratitude. And because you feel so grateful, you'd like to also be kind back. But the state of mind is not that I have a debt. The state of mind is gratitude. So I appreciate that I have this precious human life. I'm grateful. Un šajā situācijā, teiksim, kad arī aiz šī punkta, kad mēs esam novērtējuši, teiksim, šo citu būtņu laipnību, parasti nāk punkts, ko nereti tulko kā atmaksāšana. Un šajā gadījumā mums varētu arī rasties varbūt atkal nepareizs priekšstats, nepareiz attieksme, ka tas ir saistīts tā kā ar parādu, tas saistīts arī vainas apziņu, ka ja es neatmaksāju šo parādu, ka es esmu tātad slikts. Bet šeit mēs runājam par kaut ko citu, mēs runājam par visam cita veida attieksmi. Šī attieksme ir, mēs novērtējam to, ko mums ir devuši, teiksim, šīs citas būtnes. Un tā ir vēlme
dalīties, teiksim, tā ir pateicība. Un mēs vēlamies vienkārši dalīties ar šo laipnību, atdot atkal pretī šo laipnību. Un tā nav, teiksim, šī parāda sajūta, ka mums ir kā nepieciešamība kaut ko atmaksāt, un tātad šī attieksme ir savādāk. And what comes automatically when we feel this great gratitude and appreciation is heartwarming love. That anytime that you see anybody, it just warms your heart, you know, oh, how wonderful to see them. You know, it would really be terrible if something bad happened to them. So likewise, if we apply this to the meditation on precious human life, and think in terms of, you know, wow, it's so fantastic, these opportunities that I have, then I'm grateful for that, I appreciate it, and when I think of myself, I have a positive attitude. You know, I really, you know, I feel good about myself. That's so important. Un tad šis nākošais aiz tā, ka mēs vēlamies, varētu teikt, mēs izjūtam šo dziļo pateicību un mēs izjūtam šo dziļo, teiksim, siltumu sajūtu pret tiem, kas mums ir nodrošinājuši šo laipnību, ir tas, ka mēs gribam to arī dalīties un dot pretī. Un šajā situācijā from heartwarming love. Tā nākošā attieksme, kas mums rodās gluži automātiski, tas, ka mums rodās sirsnīgi, teiksim, tāda sildoša mīlestība. Mēs esam ļoti priecīgi, kad mēs ir vienalga kāds cilvēks nāk mums pretī, mēs uzreiz, tas rada mūsos šo mīlestību, un mēs vēlamies, teiksim, lai nekas slikts šim cilvēkam nenotiktu. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam atkal par šo cilvēcisko pārdzimšanu un tās pozitīvajām featurām, kas mums tās nodrošina, teiksim, šie iegūmi, kas rodās dēļ tā, mēs jūtamies labi. Mēs jūtamies vienkārši labi attiecībā pret sevi. Mēs jūtamies pateicīgi sev, ka mums ir šī labā situācija. Un atkal, tas ir atkal pozitīva attieksme mums veidojās pret sevi. In the meditations for developing bodhicitta, what follows from that is love. The wish for others to be happy, and the causes for happiness and compassion, wish for them to be free of suffering and the causes of suffering. So likewise, from having this positive, warm attitude about ourselves, because we appreciate so much this freedom that we have, these opportunities, that then that would lead to, you know, being more concerned about, you know, I really would like to be happy, to have the causes for happiness and be free of suffering, and the causes for suffering. So this starts to lead to taking some responsibility about it. Un līdzīgi kā, teiksim, šīs sirsnīgās, mīlošās attieksmes, mums nākošais, kas seko, ir šī mīlestības attieksme. Mīlestības attieksme tādā ziņā, ka mēs vēlamies, lai šīm citām būtnēm būtu laime un laimes cēloņi, lai viņas būtu brīvas no ciešanām un ciešanu cēloņiem. Šeit līdzīgā veidā, ka mums atkal radusies šī, var teikt, mīlestības pilnā, pateicības pilnā attieksme pašiem pret sevi, mēs arī vēlamies, patiesi vēlamies, lai mēs būtu laimīgi. Un tas noved pie tā, ka mēs esam arī gatavi sākt uzņemties atbildību par to, lai mēs nodrošinātu sev šos laimes cēloņus un būtu brīvi no ciešanām un ciešanu cēloņiem. So you follow that? Sekoju. Now, of course, the situation that we have, these opportunities that we have, won't last. Protams, ka šīs situācijas, kas mums ir, ka šīs iespējas, kas mums ir, tās neturpināsies bezgalīgi. We're going to die. So that's reality. So we're going to lose this opportunity. We really have to take advantage of it while we have it. Un visi mēs mirsim, tas ir vienkārši fakts, tā ir realitāte, un līdz ar to arī, teiksim, šajā gadījumā mums ir jāizmanto maksimāli tās iespējas, kad viņas mums ir. It's like you're at the cafeteria and it closes at 2 o'clock, and you better take your meal before 2, because then it will be closed and there is no food available.
Tas ir gluži kā kafejnīca, kas, ja teiksim, pēc 2 tā ir slēgta, tad līdz ar to labāk ir paēst pirms 2. Pretējā gadījumā tā būs cieta un nekādas ņēmas tur nebūs. So you take advantage of that opportunity that you have, that window of opportunity before it closes. It's clear. Mēs izmantojam šo iespēju, pirms šī iespēja nav izslīdējusi mums no rokām. And you don't even have to think exclusively of death here. What about old age? Mums pat nav jādomā par nāvu šeit. Gal galā šīs ziepes var sākties ātrāk. Padomāsim par vecumu. You know, use these opportunities that we have before we start to lose our memory, before we start to lose our, you know, the sight gets weaker and the hearing gets weaker and you have less energy to do anything and so on. You know, I mean, there's that suffering of old sickness and old age, not just the suffering of death. Jā, un šajā situācijā vienkārši padomāsim par to, ka mēs ar vecumu mums, teiksim, mēs sāksim zaudēt redzi, sāksim zaudēt dzirdi un tā tālāk. Jo gal galā nav jau tikai, teiksim, šīs nāves ciešanas, mums nevajadzētu aizmirst, ka arī šīs slimības un vecuma ciešana. You know, in your 20s and 30s, maybe old age seems very far away. But when you're my age, I'm 68, then you really start to take seriously how many years of productive life do I have left? And you never know what's going to happen. Kad mums varbūt ir 20 vai 30 gadi, vecums šķiet kā kaut kas bezgalīgi tāls, bet, teiksim, kad jūs esat manā vecumā un 68 gadi, tad tas viss ir ļoti reāli un jūs sākat tiešām jau izvērtēt to, cik vēl man ir palikuši produktīvas darbības gadi. So we develop a sense of caring about what happens to us and what we experience not just now, but also in the future. Līdz ar to mēs sākam izjust šo attieksmi, kad mēs rūpējamies par sevi, pie tam tādā ziņā ne tikai to, ko mēs jūtam šajā brīdī, bet arī ko mēs jūtīsim vēlāk, tālāk. You know, this is very, very important in terms of the development of a healthy sense of self, that we are concerned not just about we have a positive attitude toward ourselves, we appreciate what we have, and I would like to be happy, but not just happy right now, but also in the future, because I'm concerned about what will happen. These opportunities that I have now won't last. Un šajā situācijā tad mēs būvējam šo veselīgu attieksmi ne tikai tādā īstermiņā, kad mēs priecājamies par to, kas mums ir, mēs to novērtējam, bet mēs arī sākam rūpēties par to, lai šīs labās lietas, šie iegūmi būtu ne tikai īstermiņā šajā brīdī, bet arī viņi būtu arī vēlāk. Mēs domājam par to, kas tad notiks tālāk, tajā brīdī, kad man šīs iespējas izzudīs, ka man viņi vairs nebūs. So if the cafeteria is open, we want to take as much food as we can, don't we? Līdz ar to, kamēr kafejnīca... Stock up for the future, because it might not open again. Jā, un mums zinām, ka to kafejnīca aizvērsies, tad mēs cenšamies šajā brīdī savākt, cik iespējams daudz ņēmumus mēs varam, jo vēlāk, teiksim, mums viņi vairs nebūs pieejami. In the Soviet times, it was like that, wasn't it? You know, a store might have a certain good, you know, now there are, you know, I don't know what, coffee. You had to stand in queue for a half an hour to get a cup of coffee. Right, you might stand for, so now it's available. And so you would try to buy and get as much as you could, because you never know when it's going to be available again. Whatever the goods might be. What would be a good example? Meat. Meat. Ah, that's a good example. Jā, jo atceros vienkārši tos pašus netālos padomju laikus, kad mums noteikti tā bija šīs situācijas, kad lielākāties preces nebija pieejams, un ja viņi bija pieejami, tad cilvēki centās iegūt, cik nu maksimāli daudz varēja iegūt, jo visi zināja, ka pēc tam tas nebūs pieejams vairāk.
Un, piemēram, nezinu, kafija vai gaļa vai vienas viestas piens, nav kas, tas viss bija lietas, kur bija jāņem brīdis. So, death can come at any time. Now, what about after death? Tad nāve var mūs apciemot kuru katru brīdi, bet, nu labi, tālāk paskatāmies, kas notiek pēc nāves. If we are a believer in Buddhism or Hinduism, any of these systems that believe in rebirth, then it's quite possible that we could have a worse rebirth. Un, ja mēs, So we wouldn't have these opportunities again. ja mēs sekojam budismu vai hinduismu sistēmām, teiksim, kur ir šīs pārdzimšanas, tad ir iespējams, ka mums nākošā pārdzimšana būs brāķīgāk par šo. Mums vairs nebūs šo iespēju. So that's pretty frightening. Tas ir pietiekuši biedējoši. If we really take it seriously, what it would be like to be a cockroach, for example. Un, ja mēs tā tiešām tā realistiski padomājam par to, kā mēs justosimies būt, teiksim, prusaks. And anybody who sees us just wants to step on us. Not very nice. Ja būs redz, ka tas uzreiz vēlās mūs izsmērēt pa grīdu. Or if we believe in Western or Middle Eastern religions, we can possibly have eternal damnation in hell. Not very nice thought. Un savukārt, ja mēs domājam atkal rietumu reliģijas vai to austrumu reliģijas ietvaros, tad savukārt atkal mēs varam nonākt mūžīgās ēlas liesmās, un tur, teiksim, tā cepšanās nebūs pārāk labi. Or if we think that we become a nothing, now I am dead, now I am nothing, that also is, if you think about it, that's quite frightening for most people, because it really is falling into the unknown. Un savukārt, ja mēs domājam, ka mēs kļūsim par neko, ka mēs tā kā izsudīsim, patiesībā, ja mēs padomājam, arī tas ir biedējoši, jo tas ir tāda iekrišana nezināmē. You know, as I said, what will it be like to be nothing? That now I am nothing? Well, there's still me. So, it's pretty frightening, actually. Un kā tas būtu, ja es būtu nekas, vai ne, tad atkal es esmu nekas, vai ne, atkal šajā gadījumā tad kā es esmu, un tad tas nekas, nu, tādā pietiekoši biedējoša situācija. Or, as I was saying, we could also think in terms of future generations that, you know, people just have a bad memory of us, or, you know, we've just left all sorts of problems for future generations. That also is not very nice. Arī kā es iepriekš teicu, mēs varam domāt mūsu, teiksim, tādu mantojumu redzējumā, ka mēs atstājam, teiksim, ka cilvēki domās kaut ko sliktu pēc mūsu nāves par mums, vai mēs atstājam citiem kaut kādas problēmas. You know, none of us would like to be remembered as a horrible person. Viens no mums galvā negribētu, lai mums atcerās kā kaut kāds briesmīgs cilvēks. Tā nav. So, this whole meditation in terms of worse rebirths after we die can really be very, very helpful in terms of, again, developing this healthy sense of me, that I would really like to prevent that. Un līdz ar to šī atcerēšanās par to, ka mums varētu nākošajās pārdzimšanas būt raņķīgāks nekā esošā, ir ļoti veselīgs tajā ziņā, ka mums ļauj labāk novērtēt esošo situāciju. If we are grateful for the opportunities that we have this warm feeling toward ourselves, and we want ourselves to be happy as a result of that, then obviously we'd like to avoid, if possible, something horrible happening to us after we die. Un arī šajā gadījumā jums ir radusies šī pozitīvā attieksme pašiem pret sevi, ja mums ir šī mīlošā attieksme, un mēs vēlamies, lai mēs izvairītos no ciešanām, mums būtu tikai šie laimes cēloņi. Līdz ar to, protams, mēs centīsimies izvairīties no tā sliktā, kas potenciāli varētu nākt pēc mūsu nāves. So we want to do something about it, to prevent it. Līdz ar to mēs vēlamies darīt kaut ko, lai novērstu to. And if we feel helpless and hopeless, that doesn't lead to a healthy sense of me. Un mēs, ja mēs We can take responsibility in what happens to myself, to us. Un, ja mēs jūtamies bezpalīdzīgi un bez kādām cerībām,
Bet tā nebūs tā veselīgākā attieksme. Tādā veidā mēs neko nesasniegsim. And that's where refuge, what I call safe direction, comes in. It's not hopeless, it's not helpless. There is something that can be done, that we can do to avoid not only losing this opportunity, but not gaining it again. Un līdz ar to arī, teiksim, šajā gadījumā parādās tas, ko mēs saucam par patvērumu, vai kā es to sauc par drošu virzienu nospraušanu dzīvē, jo tas pasaka to, ka lietas nav bezcerīgas un tas, ka mēs neesam bezspēcīgi, ka ir lietas, ko mēs varam darīt, ko mēs varam veikt, ne tikai, lai panāktu to, ka mums šī esošās iespējas neizzust, bet arī to, lai nākotnē nebūtu situācijas, kad mums nav šo iespēju. Let's leave, however, this discussion of safe direction and what we could do to avoid worse rebirths or worse future till this afternoon, and with our remaining short time, have some questions if we have. Bet šo patvērumu jautājumu mēs atstāsim pēcpusdienai, un šajā brīdī mēs varam pievērsties jautājumiem, jums tādi ir. Jā, par vēlmi mazināt visu dzīvokļu ciešanas. Nu, praktiskā pusē, ja vienīgais veids, kas var mazināt īsākošo pulkņu ciešanas, ir aromatiem kāpuru. Kas? Ja vienīgais veids, kas var mazināt īsākošo pulkņu ciešanas, ir aromatiem slūgas svaiso kāpuru. Kā tad arī izdarīt? Okay. Talking about the suffering of others and the way of alleviation of this suffering. So, if, for example, we are faced with a situation when the only way to alleviate the suffering of a hungry bird is to feed a fat worm, so how do we proceed with that? This is not an easy situation, obviously. Protams, šī nav vienkārša situācija. When it's the case of do I save the life of my child or do I save the life of the parasitic worms in my child's stomach, then it's clear that we save the life of the child because that child can do so much more to benefit others in the human birth than the mental continuum that now is in the in the form of the worm can do. So there it's quite clear how you make the discrimination. Ja mums ir, teiksim, situācija, ka mums jāizvēlās starp to, ka vai mēs upurējam mūsu bērnu dzīvību vai cērmju dzīvību, kas, teiksim, dzīvo tagad viņa organismā, tad mums šī izvēle diezgan vienkārši, jo mēs zinām, ka bērns šajā esošajā cilvēciskajā pārdzimšanas formā dos vairāk labuma citiem nekā šīs mentālā plūsma, kas šajā brīdī parādījusies, ja iegūsi šo cērmes ietvaru. Ja? Šī situācija, protams, ir daudz vienkāršāka. But when it's an example of a spider and a fly, or as you were saying, the bird and the worm, then it's not so clear what we would do, how we would choose. Bet ja mums ir situācija, zirnekļu mušas situācija vai putnu un kāpuru situācija, tad tas vairs nav tik vienkārši, kādu izvēlu mēs veiksim. So we look at examples from the Buddhist literature. How did Buddha in a previous lifetime deal with this situation? Un tad mēs varam palūkoties budismu literatūrā, teiksim, kaut vai to, kā Buddha savās iepriekšējās dzīvēs ir risinājuši šīs situācijas. In the previous life, Buddha met a hungry tigress, that starving cubs, and what did Buddha do? Buddha fed himself to the hungry tigress, or a sangha cut off a piece of his leg in order to feed the dog, etc. So those are the examples of great bodhisattvas, and then we examine, am I at that level that I can do that? Piemēram, tad mēs zinām no šīm iepriekšējo Buddhas dzīvi pieredzes aprakstiem, ka Buddha saskārās ar situāciju, kur bija izsalkusi tīģerieni ar vēl izsalkušākiem bērniem, un kur viņš šajā gadījumā tad
izbaroja sevi šeit īdirienē, vai arī Asanda, kas nogriez gabalu no sava ikra, lai pabarotu izsaukušu sunu. Un tad, protams, ir augsta līmeņa bodhisattvas, un mums tas nepieciešams izvērtēt, vai es esmu šajā līmenī, ka es spēju kaut ko līdzīgu veikt. If you think about it, in terms of what we can do now, then consider the karmic effect of, on the one hand, saving the life of the worm, or the fly, and in addition, preventing the spider or the bird from building up the negative karma of killing. These are two positive things in terms of karma, isn't it? Mēs varam aplūkot situāciju sekošajā veidā. Ja mēs palūkojamies atkal uz mušu vai uz kāpuru, kurš tātad netiek izbarots, un šajā gadījumā mēs esam pasargājuši kaut kādu dzīvību, tātad pozitīvais darbiņš veikts. No otras puses, mēs esam aizkavējuši zirneklim un atbilstoši putnam uzkrāt negatīvo karmu, kas būtu saistīta ar šo atbilstošo viņu medību objektu nogalināšanu. Tātad mēs esam veikuši divus pozitīvus darbiņus. And if we do nothing, when we could do something, then okay, the fly loses its life, or the worm loses its life, and the bird or the spider does build up that negative karma. So, is there anything positive that we're doing? Well, we're preventing that spider or the bird from starving. Well, it could somehow find food elsewhere. Bet, ja mēs domājam, teiksim, atkal šo situāciju, ka mēs nedaram neko, un mēs ļaujam zirneklim apēst mušu, un mēs ļaujam putnam apēst kāpuru, tad šajā gadījumā muša un kāpurs, teiksim, zaudē dzīvību, un nekas, teiksim, tātad pozitīvs būtībā nenotiek. Protams, mēs varam teikt, ka šajā gadījumā zirnekļu vai putna izsalkums mazinās, bet no otras puses varētu būt arī tā, ka šis zirneklis vai putns atrast kaut ko šo ņēmumu kaut kur citur. So, this is how you analyze. You have a question like this, you need to be able to analyze. This is what I'm saying. If you have the conceptual framework within Buddhism for being able to analyze it, then you can figure out what to do. And here, what we're using are the teachings on karmic consequences, cause and effect. So what would be the karmic consequence of one choice or the other choice? And then you discriminate between the two, which is heavier negative karma, which is stronger positive karma. That's how you decide. Un šajā gadījumā mums jābūt vienkārši spējīgiem analizēt situāciju un pareizi izšķirt šo situāciju. Un līdz ar to šajā gadījumā konkrēti mēs pielietojam mācības par karmu. Un šajā gadījumā mēs izvērtējam atbilstoši, kāda darbība nodrošina sliktāku, teiksim, negatīvo efektu, vai kāda darbība nodrošina labāku šo pozitīvo efektu, spēcīgāku karmisko. Un līdz ar to mums ir vienmēr jāpiemēro šis atbilstošais, varētu teikt, budismu ietvars. Any other questions? Kādi citi jautājumi? I have a question actually. Yeah, please. Related to when we kind of think about the benefits of precious human rebirth, and then we develop this warm, loving feeling towards ourselves, and then we start being concerned about our well-being, isn't it going in the direction of self-cherishing? Let's say that in that way. Jā, man tas jautājums vienkārši tur, ja mēs novērtējam tos pozitīvās lietas, kas mums nāk no mūsu perfektās cilvēciskās atzimšanas, mēs sajūtam šo silto, mīlošo sajūtu paši pret sevi, mēs sākam rūpēties par to, lai mēs būtu laimīgi, vai tas nevar, teiksim, tādā pašlološanas virzienā? Yes, it definitely is going in the direction of self-cherishing, but that's not a fault. Jā, protams, tas ir pašlološanas virzienā, bet šeit tā nav problēma. When working with
healthy self, healthy sense of self versus an inflated, unhealthy sense of self. You have to build up the healthy one first before you deconstruct the unhealthy one. Līdz ar to šajā gadījumā, ja mēs runājam par veselīgu es būvēšanu, iepratim, teiksim, šī viltus es apkarošanu, tad vispirms mums jāuzbūvē šis veselīgais es, un tikai tad jānodarbojās ar šī viltus es, teikt, sadalīšanu daļās un iznīcināšanu. This is why it's always recommended not to teach voidness to children or young teenagers who haven't really established a healthy sense of self. Likewise, not to teach it to people who are seriously emotionally disturbed, don't have a healthy sense of self. Un tāpēc arī tiek ieteikts, ka, piemēram, mācības par tukšumu nevajadzētu mācīt bērniem un pusauģiem, kā arī cilvēkiem ar nopietnām emocionālām problēmām, ja viņi nav izveidojuši stabilu, veselīgu es. This is because if from the beginning you start to deconstruct any sense of self, when these people don't have a constructive, healthy sense of the conventional self, they're left with nothing. And this is very damaging. Un tad līdz ar to, ja situācijā mēs uzreiz sākam ar to, ka mēs mācam cilvēkam, kā apkarot un tālāk apkarot šo es sajūtu, tad būtībā šī cilvēkam, ja nav izveidojusies veselīga konvencionālā es sajūta, šī apzināšanās, viņam nav nekā, viņš tiek atstāts ar tukšumu. So, although when you go through the Lam Rim as a beginner, you're building up this self-cherishing, you're building up a strong sense of me, and so on. This is okay, because in the later stages, then you will deconstruct whatever inflation is thrown on top of that. But you will have a basis, a healthy basis that is still there. Because remember, what we are, as I explained, it's the conventional me. So it's just our attitude toward that conventional me. So first you have to affirm that you have a conventional me, have a positive attitude toward it before you start to get rid of the incorrect way of considering it. Līdz ar to šajā situācijā mēs sākam ar to, ka nav nekāda problēma, ka mēs radām šo pašlūlojušu attieksmi pret šo konvencionāli eksistējošu es. Mums jānodrošina, teiksim, šī veselīgā es sajūtas radīšana, un tikai pēc tam mēs nodarbojamies ar to, ka mēs apkarojam šīs neveselīgās attieksmes, neveselīgo redzējumu attiecībā uz to, kā konvencionālais es eksistē. Tas tātad notiks vēlākās stadijās, vēlākās fāzēs, bet vispirms mums ir jāapstiprina, ja jārāda, teiksim, šī stabila es sajūta, veselīga es sajūta. That's why I was saying that there are two levels of going through the Lam Rim. One level is as a beginner, you don't have the Buddhist view, voidness, etc. And then the second is that you go back with the Buddhist view, you've gone through the whole training, so now, Mahayana view and some understanding of voidness, you go back and then go through the whole process again. And go again and again and again. You go deeper and deeper. Un šajā situācijā mums, piemēram, ir šīs, es arī runāju par šiem diviem veidiem, kā mēs varam iet cauri Lam Rim mācībām. Un tad pirmais veids ir tas, ka mēs ejam cauri nevis kā ar budismu skatījumu, bet, var teikt, nebudista skatījumu, un mēs ejam cauri visām šīm mācībām. Pēc tam otrs veids ir jau, kad mēs atgriežamies, var teikt, atpakaļ ar budismu redzējumu. Un līdz ar to mēs atkal ejam cauri visām šīm tēmām, jau, teiksim, ar Mahajānas šo skatījumu, un atkal mēs ejam šīm tēmām cauri pavisam padziļinātām citā veidā. Most of us approach Lam Rim really as Dharma-like. Sincerely, we're really not, even really think of future lives or believe in them. So it's just to benefit this lifetime, fine. It can be helpful to go through the Lam Rim development with that scope. Un lielākā tiesa no mums Lam Rim mācībām pieiet šajā Dharma Light, ir vieglās dharmas versijā, kur mūsu mēs nedomājam par nākošajām dzīvēm, mēs pat varbūt neticām šīm nākošajām dzīvēm, un mūsu mērķis ir esošās dzīves apstākļu uzlabošana. Un tas ir ok.
You know, in the realm of of Buddhist science, Buddhist philosophy, fine, we're not getting into religion that thinks in terms of future lives. Okay. Šeit mēs runājam par šo budismu zinātni, par šo budismu filozofiju, un šeit mēs neejam budismā kā reliģijā iekšā, kas jau, teiksim, rūpējās par šo nākošo dzīvi apstākļiem un situāciju. Un tas ir okay. But if we start with the whole thing of future lives, then look at it, you know, what happens? I want a precious human life, you know, in the future because I want to be able to continue on the path. Okay, but how are we thinking of that? We're thinking of that in terms of, and I want to be, you know, with my teachers again, and I want to be with my friends again, and there's all this attachment. You know, it's like we don't conceive of ourselves as being a tupu, you know, and they're going to find me again, and I'm going to be reunited with all my friends and my teachers, and it'll just continue. It's certainly not like that. But that is our initial level. There is a great deal of attachment and self-cherishing in the way that we conceive of aiming for that, you know, precious human life again. So, okay, because at least we're thinking in terms of, you know, doing things to avoid worse rebirths. Un arī šajā gadījumā, kad mēs domājam par šīm nākošajām dzīvēm, tad sākotnējās stadijās ir iespējams, ka mums tas būs saistīts ar ļoti lielu pieķeršanos. Pieķeršanos tādā ziņā, ka mēs vēlamies šo perfekto cilvēkšanu, tad mēs vēlamies būt kopā ar saviem skolotājiem, mēs vēlamies būt kopā ar saviem draugiem, mēs vēlamies būt, teiksim, ar šiem apstākļos, kas mums ir labvēlīgi, un mēs vēlamies varbūt būt, teiksim, tulku, lai mūs tur atrod un tā tālāk. Bet tas varbūt nav tas, teiksim, tīrākais veids, bet sākumā tāds arī var gadīties. It is, you know, only on the intermediate scope that you start to think in terms, well, of even with my old friends again, my teacher and so on, there's still going to be problems. So you have to develop, you know, renunciation of that. Yeah, well, that's the next step. Un tikai nākošajā stadijā, nākošajā fāzē, kad mēs esam ieguvuši, teiksim, vidēja līmeņi, teiksim, vidējā redzējuma studenta, teiksim, šos izpratni, mēs saprotam, ok, vienalga, vai mēs būsim kopā ar šiem mūsu draugiem un mūsu skolotājiem, ka vienalga būs problēmas, kas atkārtosies. Tajā brīdī tad mēs attīstam šo atteikšanos no šīm visām problēmām un vēlmi izkļūt no samsāras. It's only when we've gone through the whole labyrinth development, and now go back to the beginning, that you can start to develop the wish for avoiding worse rebirths and getting better rebirths, not because of your attachment to my old house and my friends and my possessions, but, you know, more purely that it takes a long time to attain liberation and enlightenment, so I need many human rebirths, precious human rebirths, to put in all the, you know, build up all the positive force and understanding. So that's, you know, another level. So then we're not thinking in terms of benefiting the self out of self-cherishing. But that's you know, when you go through all of this development again, a more advanced level. Un tikai tad, kad mēs esam izgājuši cauri visam šim apmācības procesam, mēs varam atgriezties atpakaļ pie sākuma, ja varētu teikt, bet jau ar pilnīgi citu attieksmi, pavisam citu redzējumu. Un šajā gadījumā tad arī mēs varam pieiet arī šai vērtīgās cilvēciskās atzimšanas iegūšanai un daudzām citām lietām ar veselīgāku attieksmi tādā ziņā, bet ar mazāku pieķeršanos. Jo, protams, mums, lai sasniegtu apgaismību un sasniegtu atbrīvošanos, mums nepieciešams ilgs laiks, un līdz ar to mums ir nepieciešams daudz šīs vērtīgās cilvēciskās atzimšanas. Bet šajā gadījumā, kad mēs esam izgājuši cauri šim procesam cauri jau, un mums ir šī attieksme ir cita, tad būs daudz mazāk šī pieķeršanās tam, teiksim, mūsu draugiem un skolotājiem un mājiem un kaut kādām citām lietām. I think one of the problems really is that we're introduced to all of this material much too quickly. Es domāju, ka viena no problēmām patiesībā ir tā, ka mēs nereti tiekam iepazīstināti visu šo materiālu pārāk ātri. Yeah, we've already heard about, well, we need to get rid of self-cherishing. We've heard a little bit about voidness. And, you know, we've heard all these different things, but we
have neglected really working on this very basic initial level of going through the Lamrim and sincerely feeling these motivations. It's very, very hard to sincerely feel these motivations. Say the words, it doesn't really move our hearts. Un mēs varam būt arī daudzos gadījumos, mēs esam varbūt kaut ko dzirdējuši par tukšumu, mēs esam dzirdējuši par pašvalojošās attieksmes, teiksim, iznīcināšanu, līdz ar to mēs pieejam šim jautājumam ļoti virspusē. Mēs neesam, kas mums pietrūkst faktiski šo Lamrim pakāpju, varētu iet izjušanas un atbilstošo attieksmu radīšanas, jo patiesi sajust šo ļoti grūti. Ir ļoti viegli, teiksim, runāt vārdos par to, bet dabūt šo sajūtu. Tā ir tā lielākā. So I think it's a little bit more stable, a little bit more realistic to develop ourselves in terms of the development of a healthy sense of self. That, okay, it will be with self-cherishing if we ever get to the point where we sincerely are thinking about benefiting future lives. That, okay, yeah, I want a precious human life because I would like to continue to be, may I always be protected by my teachers and, all of that. And, but we really have developed further then apply that understanding of voidness. Don't try to apply it from the very beginning because there is a great danger of falling to nihilism. Un tāpēc arī, manuprāt, veselīgāk ir attīstīt šīs lietas, šo veselīgo skatījumu, pat ja tas nāk kopā ar šo pašvalojošu attieksmi. Un, protams, jā, teiksim, es vēlos būt kopā ar saviem skolotājiem, es vēlos, lai es būtu pasargās no visām problēmām un tā tālāk, bet tas viss ir labāk nekā, ja mēs sākam uzreiz ar šo, varētu teikt, tukšumu, pavirši izprastu, teiksim, redzējumu, un līdz ar to, teiksim, tā rezultātā mēs ļoti ātri varam iedzīvoties nihilismu problēmām. As long as we understand that this level of working for future lives, which is with self-cherishing and attachment, is provisional, then it's okay. I'm not taking it as the real ultimate thing. But saying that it's provisional and it's okay as a provisional step allows us to more easily feel it sincerely. And I think this is really very important, that sincerely, I'm working for my future lives. I'm doing something about it. And then the quality of how I will exist in future lives and so on can refine it. Līdz ar to arī, teiksim, šis skatījums attiecībā uz mūsu šo situāciju šajā brīdī, pat ja viņš ir ar šo pašvalojošo attieksmi, viņš ir pozitīvāks, jo katrā ziņā tas nodrošina lielāku patiesīgumu tajā. Mēs vairāk viņu izjūtam, tiešām izjūtam. Un pēc tam vēlāk mēs esam izgājuši cauri, teiksim, šai jau tādai dziļākai praksei un vingrinājumiem, tad pēc tam mēs varam atgriezties arī ar tādu tīrāku attieksmi atpakaļ pie šīs problēmas. Let me give an example from my own life. Piemērs no man paša dzīves. I'm making this huge website, BerzonArchives.com. Mēs tad veidoju šo milzīgo mājaslapu, BerzonArchives.com. And I'm really hoping that because of so much work that I put into it, that in my next lifetime, I will be a precious human, being, and I will find it, on the internet really, really quickly, really young, and really be drawn to it, and it's all for me, for my benefit. Other people benefited for it, great, but, I'm really concerned that I find it very quickly and very easily. And then I'll be able to continue it and hopefully work on it again, take it further. So sure, there's attachment there. But it allows me to really to believe this very sincerely. So that finally I can start to think that, well, maybe I'm at, certain level of initial scope motivation on a sincere level. Un šajā gadījumā, veidojot šo mājaslapu, es iegūtu daudz laika, daudz pūles, un viss tas ir faktiski ar domu, ka
tas atstās nospiedums, tas radīs karmisko potenciālu tam, kad nākošajā dzīvē es piedzimšu un ļoti agrā vecumā jau būšu spējuši atrast internetā šo mājaslapu, spējuši atkal turpināt šo darbu tālāk un līdz ar to, teiksim, protams, tas viss tātad būs noderīgs man. Patīkam, protams, ja arī citi cilvēki būs kaut kāda labuma no šīs mājaslapas, bet šajā gadījumā, teiksim, tas centrālais ir tas, ka es būšu sev veicis kaut ko labu un katrā ziņā es vairāk varu izjust to motivējošo faktoru, kas ir raksturīgs, varbūt ir patiesi sajušo motivējošo faktoru, kas būtu nepieciešams sākotnējā līmeņa, sākotnējā redzējuma līmeņa praktizētājiem. So what I'm saying is that to try to get these motivations sincere is really the first step and the most important step. Then you can refine your understanding of the reality of the self and so on in terms of that. But it's not sincere just to work on, more advanced, refining. What are you refining? You're left with nothing. Un tas, ko es atkārtojos var teikt, ir tas, ka ir nepieciešams šis patiesīgums šajā gadījumā, šīs patiesās izjūtas attiecībā uz šiem sākotnējiem posmiem, jo, ja es uzreiz sāku darboties kaut kādām jau kā gudrākām metodēm lietām, tad, teiksim, man nav izveidots, teiksim, šis sākotnējais veselīgais skatījums, tad ar ko es strādāju? Būtībā man nav nekā. I should have no self-cherishing because there is no self. So if there's no self, why should I do anything to try to get precious human life, human rebirth? Then you're left with nothing. Man, teiksim, ir nepieciešams atbrīvoties no paškolojošās attieksmes, tātad nepieciešams atbrīvoties no es sajūtas, no patības sajūtas, tātad es nav. Īstenībā, ko man vispār satraukties, ko man pūlēties?